Pateicīga mīlestība. Bet Jēzus 6 dienas pirms Paskā nogāja uz Betāniju, kur bija Lācars, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem. Tur tie viņam taisīja mielastu. Marta apkalpoja, bet Lācars bija viens no tiem, kas kopā ar viņu sēdēja pie galda. Tad Marija, paņēmusi mārciņu īstas, ļoti dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem, un svaidāmās eļļas smarža piepildīja visu māju. Izskatās, ka šis mielasts tiek rīkots, lai pateiktos Jēzum par Lācara atmodināšanu. Šķiet, ka Marta ir no sirds centusies, lai pēc iespējas labāk parūpētos par mielastu. Arī Lācars ir pie galda kopā ar Jēzu. Bet Marija, viņa dara ko pavisam neparastu. Ieziež Jēzus kājas ar ļoti dārgu eļļu un žāvē viņa kājas ar matiem. Jānis to atstāstot, vēl uzsver, ka Marijas mīlestības darba rezultātā visa māja piepildās ar brīnišķīgu smaržu. Arī mums ir par ko būt pateicīgiem. Jēzus ir mūsu dēļ atdevis savu dzīvību, lai mums visiem tiktu piedots un lai mēs kļūtu par Dieva bērniem. Tagad, kad viņš pats ir augšām cēlies no mirušajiem, viņš dod mums mūžīgu dzīvību. Tā sākas tagad un turpināsies, līdz viņš atgriezīsies. Ja Jēzus mūs mīl tik ļoti, kā gan mēs varam neatmaksāt viņam ar tādu pašu mīlestību? Kungs, vadi mani savos mīlestības ceļos arī manā ikdienā. Āmen.